Šis jautājums no 1796. gada pavāra grāmatas. Kas varētu būt skostiņi minēti zupas receptē? Ķiploki. Kaut kāda garšviela. Noteikti tā ir kaut kāda garšviela. To vajadzētu laikam zināt katram pavāram, kas ir tas viņa rokraksts un tā raksturīgā īpašība, ko pavārs gatavo. Esmu ievērojis, ka man raksturīgās krāsas ir zila un zeltaina, no kurām es pat cenšos reizēm aizbēgt, bet vienmēr viņas man noķer un atkal parādās tajā porcijā, kuras pat nebija tā kā domājis, ka viņas tur būtu. Ja es gribētu gatavot kādam, tie droši vien būtu mani draugi vai ģimene, jo bieži vien viņi tie tuvie cilvēki it kā saprot, ka tu ej uz darbu, bet līdz galam nesaprot to lietu, kas te tajā virtuvē notiek. Un tad, kad pagatavo draugiem kaut ko gardu un tādu elpu aizraujošu, tad tas novērtējums un tā viņa arī sapratne par to, ko tu dari, tā ir krietni lielāka. Tāpēc droši vien, kad savējie. Šis restorāns praktiski var uzskatīt kā jau manas mājas. Es šeit jau darbojos, laikam ir jau 5 gadi. Kopš restorāna atvēršanas. Esmu visu kaut kur bijis, visu kaut ko esmu darījis, bet šī tā vieta, kur es esmu nolēmis palikt un tā kā nobāzēties. Droši vien krokodils. Maize noteikti. Vistas tilbiņi ar liesmu.